Mūsu biedrību sauc Ideju Strops, un mēs esam jauniešu biedrība. Jauniešu biedrība reģistrēta 2011. gadā, tā ka mēs esam ļoti jauna biedrība. Biedrībā ļoti aktīvi darbojas 5 cilvēki, tas ir 5 jaunieši. Tad mums radās iespēja, un mūsu pirmais realizētais projektiņš biedrībai, kā Ideju Strops, bija tieši Labie darbi projektiņš. Mēs uzrakstījām projektiņu, vispirms mums radās ideja par spēļu bibliotēkas izveidi. Šai ideja mums radās tādēļ, ka mūsdienās ļoti daudzas ģimenes, kurām ir bērni, ne visas var iegādāties šīs spēles rotaļlietas, kuras maksā diezgan dārgi. Un mums radās ideja, ka mēs varētu izveidot spēļu bibliotēku, kur ik viens var atnākt, paņemt spēlīti, palietot un pēc tam atnest viņu atpakaļ. Tas ir liels ieguvums, kad spēļu bibliotēka ir izvietota Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra telpās, jo spēles var izmantot ne tikai bērni, bet šeit bieži viesi ir arī vecāki, kā arī skolotāji no novada skolām un arī no pirmskolas izglītības iestādes. Šī ideja ir ļoti laba un ļoti apsveicama, jo bērni mazāk laika pavada pie datoriem. Un kas vēl viens ir svarīgs ļoti, tas, ka tas arī satuvina ģimeni. Vakaros parasti tad jau apsēžamies un diezgan ilgu laiku pavadām kopā, jo spēles šeit ir ļoti dažādas, visādām vecuma grupām un izglītojušas tiešām tādas ļoti labas. Kāpēc spēļu bibliotēka ir vajadzīga novadam? Un tāpēc, ka tomēr mūsdienās neesam mēs visi tik ļoti materiāli nodrošināti, lai varētu atļauties saviem bērniem nopirkt visu to, ko viņi vēlās. Bet, kā mēs zinām, bērni grib daudz. Un tāpēc ir jauki, kad vecāki var izmantot šo te iespēju, jo mums arī ir liels bezdarba līmenis novadā. No darba spējīgajiem iedzīvotājiem kaut kur 21%. Un tāpēc tomēr mēs esam sociālajiem riskam pakļauti lielākoties iedzīvotāji. Un tāpēc spēļu bibliotēka tas ir tiešām liels atspaids vecākiem ar bērniem. Balsu vākšanas procesu atceros kā ļoti grūtu un nogurdinošu. Mēs 5 meitenes, kas esam biedrībā, ļoti aktīvi darbojāmies, lai mēs šīs balsis savāktu. Man ir ļoti liels prieks un gribētos pateikt arī visiem paldies, kas palīdzēja balsu vākšanas procesā. Balsis lielākoties vācām caur interneta starpniecību. Bija mums arī balsu vākšanas tādas kā stacijas šeit pat Aglonā, gan pie veikala, gan kultūras namā, gan pasākumos, kur meitenes ar datoriņiem skrēja visiem blakus un jautāja, vai vēlaties atbalstīt mūsu projektiņu. Un ļoti liels prieks, ka mēs šo tieši maija konkursā balsošanā ieguvām 1. vietu ar 5000 vairāk balsīm. Varbūt kā spilgtāko momentu, ko es laikam neaizmirsīšu nekad, tas bija beidzamā balsošanas diena, 31. maijs, kad uzmanīgi visi sēdējām pie datora ekrāniem un skatījāmies, kā tās balsis lēkā, un mēs centāmies palīdzēt. Mēs jau bijām stabili 1. vietā, un mēs centāmies palīdzēt arī, bija projektiņš no Daugavpils, toreiz par zooloģisko dārzu, un viņi zvanīja un jautāja, kā jūs savācāt tik daudz balsu, kā jūs varējāt tikt 1. vietā, un tad mēs palīdzējām, jau kooperējāmies, lai viņiem cilvēciņiem pietrūka 3 balsu. Mēs ļoti pārdzīvojām par to, jo mums jau bija akmens no sirds novēlies, ka mēs jau esam finansējumu ieguvuši, un tiešām ļoti liels prieks, jo tas bija mūsu pirmais realizētais projektiņš biedrības tapšanas laikā. Projektiņam ir turpinājums, un labie darbi ir aizgājuši arī ar savu vārdu izskanējuši novada mērogā. Vecāki, bērni nes spēles un ziedo vienkārši spēļu bibliotēkai. Tā ir ļoti fantastiska iespēja iegūt finansējumu tādiem maziem projektiņiem. Īstenībā tas neprasa ļoti lielu piepūli, lai to visu varētu izdarīt. Lielāko piepūli prasa balsu savākšana. Lai uzrakstītu projektiņu, es domāju, ka tur vajag piepūlēties, bet varbūt ne tik ļoti. Un tiešām fantastiska iespēja, es rosinātu katram izmantot šādu iespēju. Paldies!